Rudens virtuvi ir grūti iztēloties bez karaliskā ķirbja ēdieniem, un šodien mēs pagatavosim ko patiešām ļoti īpašu. Lauri, kas tas būs? Mēs izmantosim šīs dienas receptē, protams, ka ķirbi. Izmantosim kā pamatgaršvielu oregano, protams, būs sīpoli. Un šeit es vēlos parādīt, kā lielopu malto gaļu var sajaukt kopā vienā masā ar negatavām un termiski neapstrādātām cūgaļas desiņām. Un, protams, ka vēl būs bekons. Tev būs uzdevums jaukt šo lielopu gaļu kopā ar šīm desiņām. Ko daru es? Es ņemu kabaci. Mums ir sēklas. Ko es daru? Es viņas ņemu un skaisti izgriežu ārā. Ja? Kabatas un ķirbis tas ir tas Latvijas produkts, kur aizbraucot ciemos, braucot mājās, tev saka, pagaidi, es tev ķirbīti iedošu. Vai tev, Gundega, pašai garšo ķirbis? Ķirbis man nenormāli garšo un garšo kabači, un, protams, es gatavoju visādus sautējumus, sacepumus, ķirbju zupas, un tas ir super laiks, kad tiešām tas ķirbis ir tas sezonas dārzenis, kas dod ne tikai garšu, bet arī veselību. Tātad, kas ir jādara? Kas tālāk? Jā, sāc. Šitā, jā? Sāc maisīt un mīcīt. Un tad mēs liksim to gaļu tur, jā? Jā. Bet klāt ir jāpievieno oregano, raudene. Un atkal izmaisam, jā, visu? Jā. Nu, re, tagad tev būs atbildīgs darbs. Rīvēt ķirbi. Mans darbs būs radīt bekona gredzenu. Es paņemu šeit un ielieku šeit. Ja? Un tad mēs to visu skaisti sapildīsim. Liksim krāsnī, gatavoties. Nu, lūk. Esam lūdzu uzmanīgi ar sāli. Nekad nevaram aizmirst, ka mūsu bekonam arī ir sāls klāt. Ja? Tagad klāt šim ķirbim droši es tev ļauju pievienot sieru rīvētu. Es tā kā starpus aizpildu, ja? Ko daru es? Es daru sekojoši. Tas dzīves skaistums ir tajās mazajās lietiņās. Brīnišķīgi. Jā. Redzi. Un tagad sīpoliņš pa virsu nāk, jā? Jā, redzi kādu? Liekam. Punktiņš uz zīm. Placinam. Krāsnes ir gatava. 180 grādi, aptuveni pusstunda. Nu, skat. Brīnišķīgi. Kas to būtu domājis? Un bazilika lapiņa. Noteikti pagatavojiet šo ēdienu arī savās mājās un atcerieties, ka ķirbis ne tikai labi izskatās un labi garšo, bet arī ļoti veselīgs. Uzdrošinieties gatavot un esat daudzveidīgi savā virtuvē un kulinārajās fantāzijās. Un atcerieties, ka labākie piedāvājumi, ko varat izmantot savā virtuvē, ir atrodami Maksima veikalos, un tāpat iedvesmu meklēt Maksima mājaslapā.